Šodien mēs ienirsim ultravaidu ekrānu pasaulē kopā ar Philips Evnia 49 M2 C89 monitoru. Ja tu meklē ekrānu priekš gaming un satura veidošanas vai vienkārši plašu ekrānu, lai varētu multitaskot, tad šis apskats visticamāk būs tieši tev. Nu ko, draugi, kā parasti, sāksim ar dizainu. Evnia sērija lepojas ar gludu un modernu estētiku, kas lieliski izskatīties uz jebkura galda. Protams, ar noteikumu, ka jums uz šī galda pietiks vietas. Izliektajam 49 colu displejam ir 5120 x 1440 izšķirtspēja, kas būtībā ir divi kopā salikt 2,5 K kvalitātes ekrāni. Plānās apmals piešķir savu pievilcību, sniedzot iespaidīgu lietošanas pieredzi. Veiktspējas ziņā šis monitors ir īsts monstrs. Tas aptver 153,1% sRGB un 99% DCI-P3 krāsas gammas, kas padara šo ekrānu fantastiski tieši radošajiem darbiem un darbam ar vizuāļiem. HDR atbalsts uzlabo dinamisko diapazonu un 240 Hz atsvaides intensitāti nodrošinās vienmērīgi bildi spēlēs. Neatkarīgi no tā, vai rediģēt fotoattēlus un video, vai spēlēt spēles, attēlu kvalitāte ir visaugstākajā līmenī. Gameriem šis monitors ir aprīkots ar Adaptive Sync, lai nodrošinātu perfektu 240 Hz 0,03 ms reakcijas laiku, bez jebkādas ekrāns un bildes raustīšanas. Pašam monitoram ir 1800 mm izliekuma rādijus, jo tomēr pie tik liela ekrāna būtu grūti sēdēt, ja viņš nebūtu izliekts. Tāpat es teiktu arī, ka šis ir tas vidusceļš izliekums, kurš man personīgi vislabāk patīk. Runājot atkal par savienojamību, mēs redzam, ka monitoram ir 2 gabali HDMI 2.1, viens DisplayPort ports 1.4 un, protams, USB-C savienojamība. Un es pat nerunāšu par to, ka, protams, ir audio pieslēga vieta un vēl pāris USB porti jūsu vajadzībām. Tāpatās, interesanti, ir arī šādi pults, ko jūs varēsiet lietot. Un ir ļoti ērti pārslēgties starp ierīcēm. Piemēram, ja jums ir pieslēgts dators un PlayStation, tad jūs to varēsiet izdarīt viegli un nebūs jārausta vadi. Svarīgs aspekts, kas bieži tiek ignorēts, ir audio. 4 gabali 7,5 W skaidruņi nodrošina pienācīgu skaņas kvalitāti ikdienas lietošanai. Un izmantot viņi būs tīri patīkami. Bet tomēr, lai iegūtu aizraujošo pieredzi, es ieteiktu investēt labā austiņu komplektā. Tāpat jāuzteic izvēle, kur ir viegli manevrējama un varēsiet celt visus nepieciešamos uzstādījumus pēc savām vēlmēm. Protams, atvieglot to visu arī tas, kad šī pults ir. Nevajadzēs jums neko spaidīt uz ekrāna, bet ja būs pults pazudus, tad jūs to varēsiet izdarīt, jo aizmugurē ir liels joysticks. Un beigās, protams, cena. Šobrīd, cik skatos internetu veiklos, cenas svārstās no aptuveni 1000 līdz 1300 eiro, kas manā uzturē par piedāvāto funkcionalitāti un veiktspēju ir vairāk nekā atbilstoši. Atceramies, ka izmērziņā viņš ir kā 2 monitori, kā arī tomēr tā ir OLED matrica 240 Hz. Ja tev vajag monitoru, kurš apvieno gan produktivitāti, gan gaming, tad es noteikti varu šo monitoru tev ieteikt. Paldies, ka skatījies manu video, ceru, ka tev patiks šis apskats un tiekamies jau nākamajās.